Labdien! Mani sauc Ligita un es adu. Jūs varat atrast mani Instagram kā Ligita ar un Ravelry kā Ligita ar. Sveicieni 2025. gadā, un 2025. gads ir iesācies neparasti silts. Janvārī gaisa temperatūra parasti bija +2, +8 grādi, taču silto laiku kaut kādā ziņā nokompensēja ļoti tumšs janvāris, praktiski bez sniega, un arī ļoti maz saules gaismas bija janvāra mēnesī. Februāris ir sācies ar sniegu, gan vakar, gan šodien. Sniegs snieg lielām pārslām un ļoti iepriecina ar to, ka mūsu lielais salu mēnesis februārs vismaz pagaidām ir tikai -3 grādi augsts un ir uzsnidzis sniegs. Janvārī es esmu uzadījusi savu pirmo projektiņu. Tas ir cimdi. Es pabeidzu adīt cimdus, ko iesāku 30. decembrī un adīju no Lāsmas dāvinātās Holstgarn Noble dzijas, kurā ir 95% vilna un 5% kašmirs. Un šos cimdus es adīju ar 4 valdziņu atkārtojuma rakstiņu, ko iepriekš esmu arī adījusi ceļojums zeķēs. Ielikšu šeit bildītes. Un šie cimdiņi ir pabeigti. Cimdiņus es adīju ar 2,25 mm četrkantīgajām metāla adatām, un krāsainajā daļā man ir 80 valdziņi un valnītī 60 valdziņi. Tā kā šie cimdi ir pabeigti un varēs doties pie Lāsmas. Mēs rīt ar Lāsmu tiekamies. Renāte dziedātāja, jūs Renāti varat atrast Instagram kā Singing Knits, ir izdomājusi zeķu kopadīšanu, kur šajā gadā katram mēnesim ir izdomāta tēma, un Renāte aicina pievienoties zeķu adīšanā. Un janvārī tēma bija jauns sākums. Es pārskatīju savus zeķu dziju krājumus. Mans zeķu dziju krājums ir diezgan liels. Man šķiet, ka gadam vai 2 man pietiktu dzija zeķēm. Un es izdomāju sākt adīt no saviem zeķu krājumiem ar dziju, kas man šķita visneglītākā. Es pat googlēju Ugly Sock Yarn Projects, neko jēdzīgu neatradu, un tad es izdomāju no šīs dzijas vienkārši adīt zeķes visparastākās. Un sanāca diezgan neslikti. Man komentāros Instagram pat rakstīja, ka izskatās pēc bērza vai pēc apses tās šīs zeķītes. Un šīm zeķēm papēdi es adīju pēc Vaibas Jautājiķes 7X apraksta, kas arī ir no ceļojuma zeķēs. Un man ir gan šis 7X pamat apraksts, gan arī es esmu iegādājusies 2 vai 3 zeķu aprakstus no Vaibas, kur ir lietots šis 7X papēdis. Nevienas vēl no tām neesmu uzadījusi, bet tādas pavisam vienkāršas, lietojot šo papēdu, zeķītes ir gatavas. Šīs zeķes ir tikai 60 gramus smagas un adīju ar 2,5 mm zeķu adatām, un šīm zeķēm man ir 56 valdziņi un derēs 38. kājai, un šīs zeķes dosies pie manas māsas. Man ir prieks, ka manas zeķes grib, gaida un nesā. Tā kā šādas zeķes. Tad janvārī es esmu uzadījusi Dustland Shawl, Stefana Vesta aprakstu, un šī ir ļoti forša, sekla, mēnesis veida šalle ar reliefiem rakstiem, un šo es adīju no Konusu dzijas, kas ir dabīgs sastāvs, precīzi es nezinu kāds, bet dabīgu šķiedru dzija, plāna, apmēram 600 līdz 800 metri uz 100 gramiem, adīju ar 3 mm adatām, un šī šāle svēr tikai 97 gramus. Tad janvārī es adīju džemperi savam bērnam, un tas ir vīriešu džemperis, reglāns, ko es adīju pēc saviem aprēķiniem, un adīju no Nutiden dzijas 2 pavadienos, un uzadīju abas piedurknes,
man šķiet, ka ļoti labi sanāca. Viena piedurknīte un otra piedurknīte un adīju stāvu, bet man nepietiek dzijas. Es tiku tik tālu, tas sanāk bērnam bišķi pārnabai, un dzija nepietiek. Es sazinājos ar Karolīnu no Nutiden, un viņa teica, ka februārī updateā būs mazliet šī dzija, bet nebija. Tā ir no 24. gada novembra kolekcijas, un tad es esmu pieņēmusi lēmumu, ka es šo džemperi ārdīšu un adīšu sev. Jo vīriešu džemperim ir diezgan plats piedurknis, diezgan plats stāvs, un tāpēc arī tā dzija mazliet nepietika. Sieviešu džemperim varētu būt, ka dzija pietiks. Divās kārtās atdot Nutiden, es domāju, ka tas ir ļoti izārdāms un kad ar to nebūs īsti problēma. Pēc ārdīšanas tā dzija nav vairs tik pufīga, viņa ir tāda noplicināta mazliet, bet es domāju, ka būs labi. Jā, tā kā 400 gramu ārdāmais projekts. Par to Nutiden, kāpēc man šķita, ka 400 gramu varētu pietikt divās kārtās, jo es iepriekš Nutiden biju adījusi tikai vienā pavadienā. Un džemperis vienā pavadienā tikai no Nutiden vai Nutiden un Zīdmohēra. Man parasti svar zem 300 gramiem. Es esmu adījusi pat jaku ar diezgan platu pīņu joslu. Abās aizdars malās, un tur tā jaka bija tāda līdz gandrīz celim. No Nutiden vienā pavadienā, un arī tur bija tikai kaut kādi 350 vai 400 grami, un tad man šķita, ka 400 grami pietiks divos pavadienos. Tagad es zinu, ka nepietiek, kā džemperim droši vien vajag 500 gramus. Bet man ir pelēka Gotlandes Nutiden dzija nekrāsot 500 gramu, tā kā no tās vajadzētu sanākt džemperim. Un es esmu iemācījusies pēdējā laikā arī ārdīt, īpaši nepārdzīvojot, jo man tā ādīšana kā process tik ļoti patīk, ka ja pat nesanāk rezultāts un sanāk ārdīt, ir ok, es to varu izdarīt. Pēc Nutiden džempera neveiksmes man gribējās adīt kaut ko priecīgu. Un Jānas apraidē Finish Knitting Stories, es jau esmu teikusi, ka tā man ir visu laiku mīļākā adīšanas apraide. Jāna pirms kādu laiku bija nokrāsojusi dziju pēc assign pooling tehnikas, kurš četrei fragments ir citā krāsā. Un atdot, tad, kad satiek to citas krāsas fragmentu, taisa vai nu burbulīti, vai nu asterstič vai kaut kādu tādu adīšanas dūrienu, kas izlieto to citas krāsas pavadienu daļiņu, un tad ada tālāk. Jāna arī adīja šāli pēc apraksta, kas bija speciāli veidots assigned pooling dzijai, un es arī vēlējos iegādāties no Jānas dziju, taču tā krāsa, kas man patika, pelēka ar neonu zaļu un neonu rozā tādām sekcijām, bija viena šķetera palikusi, un no vienas šķeteras lakatam nepietiek. Ļoti nopriecājos, ka Kristīna Maruma Jārns arī nokrāsoja assigned pooling dziju, un man bija grūti izvēlēties, kuru no dzijām man vajag, jo visas tās krāsas, ko viņi nokrāsoja, man ļoti, ļoti patika. Bet es paliku pie šādas rozīgi brūnas, skaistas dzijas, kurā ir tāds brūns fragments, brūna daļa. Un šī man ir otrā šķetere, un pirmo šķeteri es esmu gandrīz jau izadījusi. Man ir palicis šāds kamoliņš, neizadīts vēl. Un man top lakats, šāle pēc Hedgehog Fibers apraksta, bezmaksas apraksta Pelargonium. Un šis bija tik priecīgs adījums, un man ļoti aizmirsās regulāra džempera neveiksme atdot šo šāli. Sākam adīt no stūrīša, un tād adām paplatinājumu, kamēr sasniedzam to šāles platumu, un tad iet diagonāls adījums vienādā platumā. Tas apraksts ir domāts divām fingering dzijām turot kopā, tātad no biezākas dzijas. Man šis lakats ir no vienas fingering dzijas vienā pavadienā, un tādēļ es adīju
to lakatu platāku. Un man sanāk, ka šajā daļā, kur ir taisnais gabals, ir 125 valdziņi. Un man šķiet, ka tas platums būs ļoti labs. Un katrā vietā, kur es satieku to brūno dziju, es taisu bumbulīti. Man ļoti, ļoti patīk apraksts, ļoti patīk dzija, ļoti patīk rezultāts. Un šo šāli es gaidu. Domāju, ka es nesāšu. Un man ļoti patīk. Ko es vēl par šo gribēju teikt? Jā, tātad šis ir Hedgehog Fibers šāles bezmaksas apraksts, un es Ravelry esmu izveidojusi bezmaksas aprakstu šallēm un lakatiem mapi, kurā, ja arī tev ir nepieciešama iedvesma lakatam vai šallei ar bezmaksas aprakstiem, kur tu vari sakot bezmaksas aprakstam un nav pašam nekas jāizdomā, tad iekopēšu aprakstu kastītē saiti uz šo mapīti, lai arī tev būtu iespēja apskatīties, kādus bezmaksas lakatus es esmu saglabājusi savā Ravelry kontā. Otra puse izskatās šādi. Jā, tātad tur nav tie brūnie, un šeit ir brūnie bumbulīši. Ļoti, ļoti priecīgs lakats. Tā kā šis ir tas, ko es adīju līdz vakardienai. Vakar, 1. februārī, man radās nepārvarama vēlme sākt adīt kleitu. Man ir jau viena kleita pēc tā paša apraksta, pēc Petite Knit apraksta chestnut dress, un tā ir mana visu laiku mīļākā kleita. To chestnut dress es nesāju ļoti daudz. Es viņu nesāju pa mājām, nesāju ārā, nesāju uz darbu, un šobrīd viņa ļoti labi nesājas. Nav novēlumi, nav bumbulīši sapūkojušies, un viņai nav arī izdiluši un palikuši tādi caurspīdīgāki elkoņi. Pagaidām ir ļoti labi, bet es domāju, ka ja es turpināšu to kleitu nesāt tik ļoti intensīvi, tad viņa man diezgan ātri beigsies. Un es izdomāju, ka man vajag vēl vienu tieši tādu pašu kleitu, tikai citā krāsā, lai es varētu mainīt un nesāt uz maiņām. Man ļoti patīk apraksts, ļoti patīk arī, kāda tā kleita ir sanākusi un dzija, un tādēļ arī otru kleitu es adu no pāces, vienkārtīgās pāces, kas man bija krājumā. Man šāda dzija ir apmēram 600 grami 3/4 krājumā, un šī dzija ir dažus gadus veca, un tā ir ļoti forša un īpaša pāces dzija, jo tā ir taisīta no Gotlandas vilnas, bet arī tā Gotlandas vilna, ko pāci dabūna partija no partijas atšķirās, šī bija tāda zīdaina un ļoti, ļoti forša, un man bija gan nekrāsotais variants, gan šī, uz tumši pelēkās krāsota dzeltena, un arī lilā man tāda ir, bet 2/4. Un es šo dziju izmazgāju pirms adīšanas. Parasti es nemazgāju, bet izdomāju, ka es šoreiz gribu izmazgāt un adīt ar tādu zīdainu dziju. Un turu kopā ar zīdmohēru uz konusa, ko es nopirku speciāli šai dzijai Elisendā pagājušā gada sākumā. Tā zīdmohēra ir gaišāka, bet kopā man šķiet ir labi. Tātad šis būs projekts 100% no krājumiem, un vakar no rīta es uzmetu kleitu, un tātad sāk adīt tā kā trapeču veidā muguru, un tad šeit var redzēt, tā kā lai parāda šeit var redzēt līniju, kur uzlasa valdziņus abām priekšpusītēm, un tad āda katru priekšiņu, un tad savieno priekšiņas, uzmetot izgriezumam apakšējos valdziņus, un āda atsevišķi turp apakaļ priekšpusi, un es esmu nonākusi tajā vietā, kur ir jau man savienotas piedurknēm priekša un mugura, un kleitai tikusi esmu zem paduses, kur ir jau adīšana uz riņķi. Tā kā mana kleita aug, un es esmu tikusi tik tālu. Man ļoti patīk. Kakla izgriezums izstāsta diezgan liels, tā arī bija pagājušajai kleitai, bet tad, kad es uzlasīšu apkaklai valdziņus un uzdadīšu garo 1x1 apkakli, tad tur būs viss ļoti kārtībā. Un šī kleita ir ar nokrinējiem pleciem, tā kā būs ļoti forši. Šis ir mans otrs priecīgais darbs. Jā, adu ar manām metāla čiegu adatām 4 mm, jā. Tā kā tie ir mani jaunie projekti. Īpaši neko citu es neesmu uzadījusi. Janvārī kaut kā ļoti daudz adīt nav sanācis.
janvārī bija atkal diezgan aktīva adīšanas sociālā dzīve. Bija janvāra sākumā pārgājiens, ko rīko Rūta. Jūs varat atrast informāciju par šiem pārgājieniem Rū adījumu kopadīšanu Facebook lapā. Un mēs devāmies ar vilcienu līdz Lilastei, un tad no Lilastes ar kājām gar Garazariem pa jūras pusi līdz Cernikavai. Un Cernikavā Tīnē ieturējām pusdienas un kopā pādījām. Un otrs pārgājiens bija vakar, 1. februārī Siguldā. Siguldā mūs uzņēma Liene. Jūs varat Lieni atrast Instagram un Facebook, Instagram un YouTube kontā Pilns Valdziņš, jo Lienai ir arī adīšanas video. Un Liene mūs izvadāja Siguldā pa tādām vietām, kur es nekad nebiju bijusi. Bija ļoti interesants pārgājiens, un īpaši pārgājienu darīja arī tas, ka sniga lielās pikas, pārslas kā pikas, un par sniegu pēc tā tumšā janvāra vakar bija un arī šodien ļoti liels prieks. Adīšanas pārgājienus plānots rīkot tik pa 3 nedēļām, tā kā, ja tu vēlies pievienoties, tad pēc 3 nedēļām atkal plānots pārgājiens. Janvārī mēs ar draudzenēm bijām arī Splendid Palace uz Boba Dilana filmu. Filma man patika, bet adīšanas kino kā koncepts man laikam īpaši pie sirds neiet, jo tad, kad es dodos adīt kopā ar draugiem, man patīk parunāt, apmainīties idejām, iedvesmoties, bet kopā skatīties filmu iztrūkst tā komunikācijas daļa, un tāpēc man filmas skatīšanās laikam ar adītājām nebūs tas mīļākā nodarbe. Tādā ziņā es dzirdēju, ka Cēsīs tas seanss bija droši vien adīšanai draudzīgāks, jo bija filmas daļa un pēc tam bija kopadīšanas telpa, kur varēja parunāt un adīt kopā. Arī
pirms šī seansa mēs draudzenēm iepriekš bijām kafejnīcā un pēc tam kopā devāmies mājās, bet man labāk patīk kopā vienkārši adīt, nevis skatīties filmu klusumā un adīt. Otrdienās ir Zoom kopadīšanas atkal, tā kā, ja tev vajag kompāniju, ja tev vajag kaut ko palīdzēt adīšanā, vai vienkārši forši kopā pādīt, tad otrdienas vakaros 8:30 vakarā var pieslēgties RU adījumu kopadīšanas rīkotajiem Zoom kopadīšanas vakariem. Un sācies arī ir jauns bingo, RU adījumu kopadīšanas rīkotais bingo, un man jau ir daži bingo lociņi izpildīti, cimdiņi man būs citu gadu iesāktais projekts, pie zeķēm man būs jau šīs zeķes, un tad man top šāles lociņam, kopadīšana man ir bijusi jau šogad, un pārgājiens arī jau man šogad ir izpildīts. Un kleita top. Šajā gadā es cenšos adīt no krājumiem, un pagaidām man sanāk labi. No iegādātās dzijas man ir 200 grami šālei ar brūnajiem bumbulīšiem, puse jau ir izadīta, un šajā gadā es plānoju priecāties un adīt savu foršo krājumu dzīvi. Ja arī tu gribi pievienoties adīšanai no krājumiem, tad lūdzu Instagram pie darbiem, ko tu esi pabeigusi, liec hashtagu izadu krājumus 2025, lai arī mēs citas adītājas varētu priecāties par taviem darbiņiem, kas ir tapuši no krājumiem. Janvāris soļu ziņā ir bijis ļoti lielisks. Esmu dienā nogājusi vidēji vairāk kā 11,400 soļus un centīšos turēties pie iešanas arī pārējo gadu. Labi, bija prieks jūs satikt un tiekamies nākamajā.